Ziedonis, Pauls un Svētvakari. Referāta 2. daļa. Referāta 1. daļā noklausījāmies Imanta Ziedoņa līriski piesātināto dzeju Svētvakars un prasījām 4 jautājumus par patriotisma tēmu, par dvēseles atvieglinājumu, par brīvību un par dzējas kontekstu. Turpinājumā tātad par patriotismu, ko parasti mēs definējam kā tēvzemes mīlestību. It kā būtu skaidrs, kas tas ir, bet tomēr arī nav. It sevišķi, kur iet runa par dzeju. Vai, piemēram, Imanta Ziedoņa Svētvakarā sastopam tādu pašu patriotismu, kā tautas dziesmas rindās, uz ežiņas galvu liku, sargāt savu tēvu zemi. Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi. Un cik liela ir līdzība ar Viļa Plūdoņa vārsmām. Tev mūžam dzīvot Latvija, kā saulei, kas mirdz debesis klajā, tu jauna zvaigzne zvaigznājā, kas uzlēkusi nuletajā. Vai ar Māra Zālītes tekstu. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā tik un tā. Laikam secināsim, ka līdzības tur nav sevišķi daudz. Bet kāpēc? Dzeja Svētvakars iesākas ar dzimtenes daudzinājumu. Un ja mēs pie 1. panta apstātos, tad varētu likties, ka turpinājumā būs tradicionāls patriotisks dzejolis. 1. pantā izskan, ka šī ir Dieva zeme, tātad svētīta ar Dieva klātbūtni, un viņai piemīt unikāls skaistums, kas izpaužas vairākās dimensijās – vertikālā, ar stāču likstām un kurmju ejām, horizontālā, ar cēsim, talsiem, kā arī fiziskajā, ar gaujas lejām, cilvēciskajā, ar jaunām sejām un garīgajā, ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām. Te var paskaidrot, ka Ziedonis izmanto maz pazīstamu vārdu frāzē ar ļaužu balsiem. Balsi ir folkloras pētnieku apzīmējums tautas dziesmu melodijām atsevišķi no tautas dziesmu tekstiem. Bet dzimtenes daudzinājums dzejas 1. pantā nebūtu tas, kas tik ļoti atšķir Svētvakaru no citiem patriotiskās dzejas piemēriem. To mēs atradīsim dzejas 2. pantā. Te dzejnieks stāsta par saviem pienākumiem Dieva zemē, respektīvi, ko viņš uzņemsies darīt. Izrādās, ka viņš nav nec tālavas taurētājs, nec tautas dziesmas karavīrs, kas savu galvu liek uz strīpas. Viņš ir kaut kas pavisam cits. Viņš izvēlas nevis nāvi, bet dzīvību, grūtu, rūgtu, darba dzīvi. Taču šai dzīvei ir cēls mērķis ar zelta atslēgām pasargāt Dieva zemi. Un lai tas būtu iespējams, viņam jāstrādā par verga algu un jādzer inde. Un arī tad viņš savu darbu veids tikai ar lielām mokām, brēcot kā puskauts āzis. Mēs varētu jautāt, kāpēc tas viss bija nepieciešams? Un dzejnieka atbilde ir vienkārša. Nebija izvēles, jo cena bija jāmaksā. Lai Dieva zemi pasargātu, tev vispirms viņa bija jānopērk. Par indes malku es viņu pirkšu, ar zelta atslēgām slēpšu. Citiem vārdiem sakot, Dieva zemi ir pārņēmis ļaunums, kas tautu verdzina un saindē, un ir dzejnieka pienākums darīt visu savos spēkos, lai to glābtu. Arī tad, ja tas nozīmē, ka dzejnieks pats daļēji saindējas. Tāda ir tā cena un tāda ir tā nasta. Vai saredzam Svētvakara patriotisma būtību? Tas neizpaužas karavīru upuros vai himniskās slavas dziesmās. Viņš atrodams smagajā ikdienā un neatlaidīgajā ar kompromisiem pildītā cīņā par mērķi. Bet ar to dzejos neapstājas. Pēc dzimtenes daudzinājuma un dzejnieka smagās nastas apraksta Imants Ziedonis sagādā mums mazu pārsteigumu, jo 3. pantā notiek lūzums dzejas pantmērā un atskaņu schēmā, un tas liek dzejas lasītājiem mums nopauzēt
un pievērst saturam pastiprinātu uzmanību. Pirmajos 2 pantos Ziedonis izmanto jauktu pantmēru, kurā dominē daktila ritms 4 pēdu rindās. Gandrīz, bet ne pavisam valša ritms. Tātad 1, 2, 3, 1, 2, 3 un tā tālāk. Tātad pēkšņi 3. pantā dzejnieks pēdu skaitu samazina uz pusi un 2. rindā ieliek pantmēram neatbilstošu vārdu. 3. pantā arī atskaņu ir uz pusi mazāk, atšķirībā no pāriem pantiem, kur tās viscaur stingri ievērotas. 3. pants skan tā. Šo liktenes zemi svētvakaros no manas dvēseles kāds noņem nost. Kāpēc Ziedonis tā rakstīja? Varbūt viņš ar lūzumu dzejas ritmā grib ilustrēt un akcentēt līdzīgu lietu dzejas sižetā vai stāstā. Tātad, Dieva zemi piemeklējis grūts liktenis. Liktenes zemes labā dzejnieks uzņēmies smagu atbildību, bet šo smago nastu viņš var izturēt tam dēļ, ka ir reizes, kad nasta nozūd, kaut vai uz brīdi. Un šādas reizes ir svētvakaros. Bet ko Ziedonis ar to ir domājis? Kas īsti ir svētvakari? Ja mēs ieraudzītu tikai dzejas virsrakstu, svētvakars, kas ir vienskaitļi, mēs varētu domāt, ka te iet runa par Ziemassvētku priekšvakaru. Bet pašā dzejā šis vārds parādās daudzskaitļu formā, un tas norāda uz citu vārdu nozīmi. Latviešu valodas skaidrojošā vārnīcā svētvakaram ir uzdota šāda definīcija. Svētījamās dienas priekšvakars. Citiem vārdiem sakot, svētvakara otrā nozīme, ko mēs savā sarunu valodā reti vairs lietojam, ir sestdiena, jo sestdiena taču ir svētdienas priekšvakars. Bet te paceļas cits jautājums, kāpēc tieši sestdienā dzejnieks atrod dvēseles atvieglinājumu? Izrādās, ka sestdiena lauku dzīvē saistās ar ļoti svarīgu rituālu – pirtī iešana. Pirts ir šķīstīšanās vieta, kur cilvēks atbrīvojas no netīrumiem, gan ārējiem, gan arī iekšējiem. Pirtī fiziskais ķermenis atkopjas, un iegūtais miers tad pārneses arī uz garīgo sfēru. Manuprāt, šī doma ir ietverta dzejas zemtekstā. Imants Ziedonis, dzimis un uzaudzis laukos, svētvakaru pirts tradīciju zināja, un šeit viņam tā kļuvusi par simbolu, kā lauku dzīves ziņa atvieglināja dzejnieka smago nastu. Referāta 3. daļā apskatīsim dzejas noslēguma pantu, kurā notiek interesants lēciens dzejas stāstā, kā arī dzejas vēsturisko kontekstu.